Struvenis un internetu vidē pazīstams. Paldies Rihardam par nākamo dalībnieku. Viņš internetu vidē pazīstams kā Aračs. Diezgan, es teiktu, tāds inteliģents un kluss cilvēks, bet brauc viņš arī ļoti stabili un pārliecinoši. Šo čāli es arī esmu pamanījis, viņa braukšanas stils ir diezgan pārliecinošs, kā tu teici, un viņš vienmēr var noturēties. Bet man šķiet, ka viņam ir raksturīgi tas, ka viņš tā ļoti smuki prot savāties. Viņš tā lieki, nav nekādu lieku kustību, ne trasē, ne arī. No, tagad paskatīsimies viņu kā viņam izdosies, jā, turam viņš. Oldis Rubenis par sevi, tūlīnās pastīšos sarakstiņā. Patīkot viņam snowboards, dzer viņu šalu un ir iefanojis arī par Šūmacheru. Tas ir mans favorīts. Ļoti plūdens un skaists līnijas, nedaudz izbrauc tā kā no trases. Driftā arī ļoti svarīgi, jā, slidenais asfalts tomēr dara savu. Man šķiet, ka, varbūt mēs piesaucām, varbūt tā nemaz nevar teikt par dalībniekiem. Bet es domāju, ka nav ko satraukties, tāpēc, ka no kvalifikācijas abiem braucieniem tiek izvilkts labākais un tiek uzskatīts labākais brauciens par īsto braucienu, ko ņem vērtēšanas tiesneši. Jā, un pat ja braucējs sagriežās vai izpild kādu lielu kļūdu, viņš joprojām tiek vērtēts, līdz kamēr ir izbraukta pilnībā visa trase. Tas nozīmē, ka pat ja viņam liekas, ka nav jēgas turpināt šo braucienu, viņam ir jāturpina šis brauciens. Bet zaļais karodziņš. Jā, smuki. Un vēl viena sagriešanās. Vēl ir atlicis lielais ovāls. Lietus ir mitējies, tas ir ļoti jauki. Riktīgi slīd. Ir, jā. Bet pie tam man šķiet, ka uz vietām, tur, kur jau ir pāris braucēji nobraukuši, tur jau tā trajektorija ir jau diezgan sausa. Tas savu...